30. oktobrī 3. lasījumā Saeima pieņēma izmaiņas tabakas likumā, kur turpmāk nosaka, ka cilvēku tiesības uz savu veselību un svaigu gaisu ir prioritārs par smēķētāju tiesībām smēķēt. Tas attiecās uz jebkuru telpu, uz jebkuru vietu. Nevienam smēķētājam nav tiesības smēķēt, ja viņam kāds nav atļāvis vai lūdzis to blakus darīt. Es pateicos Saeimas deputātiem par drosmi, es pateicos Arvilam Ašarādanam un Elīnai Siliņai par to, ka viņi šo likumu virzīja cauri Saeimai. Es pateicos savam kolēģim Vitālijam Orlovam, kurš vadīja veselības apakškomisiju. Es pateicos kolēģiem veselības ministrijā, Latvijas ārstu biedrībā, kas palīdzēja šo likumu pantu pirmajiem Eiropā saviem cilvēkiem radīt. Likums ir viens, tas ir laba lieta. Tagad uz mums visiem, sabiedrības locekļiem, attiecās šī likuma ievērošana. Un tas nozīmē, jums visiem ir vienmēr un katru reizi jāsaka smēķētājiem beidz. Smēķētājiem, ja nu viņš ļoti vēlās sagaidīt savu infarktu, savu vēzi vai nogriezt kāju, ir tiesības aiziet kaut kur citur un pasmēķēt. Jums nav jācieš no citu cilvēku iegribas, lai arī jūs slimotu.